Sveiks, Elva! Sveiks, Jānis! Kas mums šeit ir? Šeit mums ir tikko uzbūvēta māja ar Cedrala klika fasādes apdares dēlīšiem. Līdz šim mēs esam apskatījuši tikai parastos Cedrala, tagad būs arī Cedrala klika ēka. Tu tikko teici par kliku. Kas tas īsti ir? Tā klika nozīmē, ka dēļiem ir pusspundīti. Tādējādi viņi stiprinās ar speciāliem klipšiem, kā to arī Akmenē rūpnīcā redzēja. Un šādi te tad arī tā māja izskatīsies, kad ir nobeigts ar kliku sistēmu. Ja jau uz klikiem liekas, kā tas pirmais dēls tur karājās vienkārši? Zem pirmā dēļa tiek likts alumīnija starta profils, kas tad arī noturēs to pirmo dēli. No kā tas viss mums sastāv? Tātad pats dēls sastāv no šķiedrcementa. Šķiedrcements principā ir cements, smilts, ūdens, celulozes šķiedra. Un krāsots vēl. Un krāsots, protams, jā, ar speciālu fasādes krāsu, kuru mēs arī paši ražojam. Un ja pēc gadiem, nezinu, 20, piemēram, ka šī krāsa ir apnikusi, var arī pārkrāsot. Jā, es izdomāju, ka man vajadzētu beidzot šo burvīgo apšuvumu. Kurš var man palīdzēt izkalkulēt to visu? Mēs veicam visas kalkulācijas, visus aprēķinus, visiem profiliem, visam, lai jums jau atnāk produkts, kas ir tieši jūsu mājai vajadzīgs un viss apjoms. Būs kaut kāds stūri virsū? Šeit saimnieks ir izvēlējies nelikt stūra elementus. Te mums tiks piekrāsotas gali visur, lai viņi nelec ārā. Protams, mums ir arī komplektācijā iespējams pasūtīt visu stūra profilus, iekšējos, ārējos, virs logiem, pārsedzēm. Mēs varbūt sarunājam, ka atgriežamies tieši šeit pat, tad, kad beidzot būs pabeigts šis objekts. Labi? Sveiks! Nu, sveiks! Mēnesis tiešām ir pagājis. Mēs redzam māju. Jā, te viss ir ārā darbi ir pabeigti, fasāde ir uzlikta, vējkastes arī. Un šeit ir interesanti, kad ir mūsu māla dakstiņi jumtam. Tā kā pa lielam no ārpuses viss ir no eternitā. Viss vienā eternitā. Un šeit mēs atkal redzam pelēko krāsu, kas Latvijā tiešām ir ļoti populāra. Pelēkais jau sadara visām krāsām kopā. Un ar interesantiem akcentiem varēs ļoti labi atdzīvināt šo fasādi. Ja jau fasādes, tad ir arī jābūt tādiem nobeigtiem elementiem, kādiem, kā mēs šeit redzam tās logailes, tad arī tās ir speciāls. Jā, logailes var apstrādāt dažādi. To veidot šeit ir izlemts likt vertikāli šo te dēli, kā redzi, un gludu struktūru, lai mazliet izceļās. Un tāpat virs loga, redzi, ir loga pārsedzes profils, kurš paslēp to klika kantīti. Izskatās jau ļoti līdzīgs kokam, un tiešām cilvēki jau arī bieži izvēlās koku. Bet kādas ir tās galvenās atšķirības šiem dēļiem, kas nav koks, no koka dēļiem? Nu, pirmkārt, jau ilgmūžība. Šiem te krāsai garantija 10 gadu un turēsies viņi daudz ilgāk. Viņi nepūst, nevērpjās. Nav problēmas, kas ir ar koku. Plus viņi ir arī nedegoši. Nedegsim, viss vienkārši nebūs. Vienkārši nevar sadedzināt. Vispār nemaz, pat negrūz nekas. Nē, pilnībā. Kā ar šo dēļu kopšanu? Šeit ir kopšanas ziņā. Viņi ir ļoti pateicīgi. Te ar augstspiedienu mazgātāju visu var nomazgāt. Tāpat, ja kaut kāda atsevišķa punktiņas var vienkārši ar lupatiņu pamazgāt un nekas nenotiks. Kas viņi neuzņem sevī mitrumu tādā mērā, lai bojātu pašus dēļus. Kā ar krāsām? Cik daudz variāciju ir? Kopumā mums ir 32 krāsas, izvēlēties ir no kā. Pašlaik jau ļoti skaisti izskatās, bet pēc tādām domām, cik ilgi tas viss tieši tā arī izskatīsies? Nu, krāsai garantija mums ir 10 gadi un stāvēs viņa stipri ilgāk. Es domāju, ka šim mājas saimniekam nebūs jāpārkrāso šī ēka. Un mēs varētu atgriezties pēc gadiem 20, apskatīties, kā tad izskatīsies. Nu jā, mēs varētu tad sākt sižetu, tādu sirmi, nedaudz vairāk sirmi, un teikt, pēc 20 gadiem.